Nu, ko, draugi, Ziemassvētki pagājuši, gaidām jauno gadu, vai ne? Turpinām attīstīties un iet uz priekšu, vai ne? Svētki jau nav pamats, lai apstātos. Tātad, ar ko mēs palikām? Palikām mēs pie tā, ka es jums izstāstīju, kas tad īsti mēs esam, kas ir dvēsele, vai ne, un kā tas strādā. Tātad, tagad mēs varētu sākt no momentiņa, turpināt no momentiņa, kad nomirst fiziskais ķermenis un kas notiek tātad. Fiziskais ķermenis nomirst jebkādas situācijas dēļ, vai vecuma, vai nav nozīmes. Dvēselē, ja pat tas ir kaut kāda vardarbīgā nāve, dvēsele izliec ārā tātad pirms nāves, pirms tām sāpēm visām, vai ne? Viņa jebkurā gadījumā nejūt neko negatīvu, nekādas sāpes, neko tādu, vai ne? Viņa tieši pretēji, viņa ir kā atbrīvota, viņa ir kā priecīga par beidzot atbrīvošanos. Un tā tad ķermenītis, pieņemsim, guļ uz gultas, vai ne, jau tikko nomiris. Dvēselītes ir kaut kur istabā, viņa tur pārsvarā peld pa istabas griestiem kaut kur, vai ne, un vēro visu situāciju. Izvērtē situāciju, tā tad vai ir tuvie, kas ļoti pārdzīvo par to. Ja notiek pārdzīvošana no kaut kādiem sievām, vīriem, mātēm, tēviem, nezinu, tur vienalga vai ne, tad dvēsele pieņem lēmumu uzkavēties tātad šeit pie mums vēl, un kaut kādā veidā padot no sevis ziņu, ka viņa ir dzīva tātad, lai nomierinātu savu tuvinieku pēc iespējas vairāk. Tas viss ir dažādos veidos notiek tie procesi. Viņa var sapnī, tas ir atkarīgs arī no dvēseles attīstības līmeņa, vai ne? Jo dvēsele ir attīstītāka, jo viņai vieglāk ir sazināties ar tuviniekiem. Tas var notikt gan caur sapņiem. Viņa var ielīst kaut kādā tātad sapnī, vai arī viņa var izveidot, uzburt pati savu sapni. Tas arī ir atkarīgs no līmeņa, vai ne, attīstības. Tad viņa var caur kaut kādām mīļmantiņām. Tad, kad tu paņem rokās kaut kādu tātad cilvēka, kurš nomira mīļmantiņu vai grēdzenu, vai tur piemēram kaut ko nav nozīmes, tad tu pilnīgi sajūti, tad dvēselē tajā brīdī izlaiž to enerģiju caur to mīļmantiņu un vienkārši tas cilvēks sajūt to klātbūtni, vai ne? Un tādā veidā dvēseles tātad mūs mēģina nomierināt. Tad, kad tā funkcija tātad ir vēl tas momentiņš, ka, ja dvēsele, piemēram, cilvēks sāk pārdzīvo un nelaiž viņu projām, tad var sanākt tā, ka dvēsele arī neaizies projām. Īpaši jaunās dvēseles, kuras nav īsti attīstītas, viņām ir tik ļoti žēl, un viņas te arī uzkavējas un paliek, un viņas nekur neiet. Un viņa nenonāk savā tātad dvēseļu pasaulē, viņa nevar apvienoties ar savu augšējo es, ar savu tātad citu pārējo daļu no dvēseles, vai ne, jo, kā mēs zinām, iemiesojas tikai kaut kādi tur procenti no veselas dvēseles, visi 100% mēs neejam uz šejieni, vai ne, tie ir kaut kādi 15, 20, 30, 40% kā kuru reizi. Un tātad mūs ir šitā ļoti lielā pārdzīvošana un žēlošana un nelaišana projām, tātad var nodarīt tādu kaitējumu dvēselē, vai ne? Bet, jebkurā gadījumā tas ir laiku pāriet un viņas nonāk savā gala mērķī, bet, tam visam ir vajadzīgs laiks. Tātad dvēselīte dodas mājup. Ja ir attīstīta dvēsele, tad viņu pat nesagaida neviens, viņa jau zina savu ceļu un viņa aizšaujās priecīga pie savas dvēseļu grupas, vai ne? Mazāk attīstītās dvēseles sagaida pavadoņi, varbūt sagaida kāds no mūsu tātad tie, kas uz zemes mums šajā iemiesošanās reizē bija kaut kādi tuvinieki, tuvi cilvēki, viņu dvēseles mūs var sagaidīt, jo visi, kas mēs esam šobrīd iemiesojušies, vai ne, piemēram, tu, es, vai ne, mana dvēsele, es esmu paņēmis, varbūt pieņemsim 30% līdzi, piemēram, mani 70% no dvēseles ir dvēseļu pasaulē. Un mēs tātad visu laiku esam augšā, mēs visu laiku esam saistīti, mēs nekad nešķiramies augšā, mūsu daļa nekad nešķirās viens no otra. Dvēseļu grupās tātad, vai ne?
Tā ir ģimene, draugi, tuvinieki un mums svarīgie cilvēki. Kaut kādā veidā svarīgie cilvēki. Vīri, sievas un tā tālāk. Varbūt kāds garām gājies arī, kurš pateiks kaut kādu atslēgu frāzi kaut kādā momentā. Un, un tad viņas sagaida, dvēseli sagaida tātad pavadonis, un tad viņš viņu vizina tur tālāk. Satiekamies mēs ar savu dvēseļu grupu atkal visi priecīgi sagaidām. Un tad jau tālāk ir tāds moments. Dvēsele pati, ja viņa ir uzvedusies ļoti slikti, dvēsele pati var pieņemt lēmumu pabūt pašizolācijā kaut kādu laiku. Jo, jebkurā gadījumā šeit dzīvē ir uzkrājušās gan pozitīvās, gan negatīvās zināšanas, vai ne? Un tajā pašizolācijas laikā dvēsele tātad atšķiro, kas ir vajadzīgs viņai un kas īsti nav vajadzīgs. Ko viņa tā kā atmet nost, bet ko viņa tomēr atstāja savā krātuvītē, pēc tam atdot tālāk, vai ne? Tā krātuvīte saucās Akašika Hronikas, par to es vēlāk jums stāstīšu. Un tā tad, tā pašizolācija, cik nu kura dvēsele viņa izvēlas garu, vai ne? Un tād notiek sēde. Tad tā sēde notiekās vecājo priekšā. Un tur arī mūs neviens nenosūda, neviens mūs nesoda, nelamā un nekas tāds nenotiek. Nav nekādas neules, nekā, vai ne? Vecie paprasa, ko tu pastāsti, vai tu sasniedzi savus mērķus? Jo katra dvēsele iet ar savu mērķi, ar savu mācību stundu, ko viņa grib apgūt šajā dzīvē. Tad viņa vienkārši tur tiek uzdots jautājums, kā ir vecais? Izgāji tu savu stundu vai neizgāji, ko tu izdarīji labu, ko tu varbūt sliktu, un tad vienkārši dvēseli izstāsta savu skatījumu uz to visu. Viņi varbūt pielabo, ir viens konkrēts piemērs tāds spilgts, vai ne? Kad cilvēks miljonārs dzīvoja, biznesmenis, viņš ļoti lielu naudu guldīja tajā visā pasākumā iekšā. Cilvēkiem tātad ziedoja ļoti lielas summas un tādā garā. Un tad viņš tajā padomes priekšā saka, es tur miljoniem, tur ziedoju bērniem visam. Viņam saka, nē, vecīt. Atceries to situāciju, kad pieturā sēdēja meitene, kura raudāja, kurai jau bija ļoti slikta, viss bija sakāpies iekšā, un tu pienāci apskāvi viņu un pateici, ka viss būs labi, nepārdzīvo. Viņš saka, atceros. Tātad vecie saka, lūk, tas bija tas vienīgais labais darbs tavā dzīvē. Kaut kā tā, prioritātes tā ir ļoti svarīga tāda nozīme, un tās mūsu cilvēcīgās prioritātes, viņas nekādā veidā nav saistītas ar dvēselisko pusi. Nauda, tas ir ļoti labi, tas viss ir jāizmanto, jāpagriež ļoti labiem mērķiem, vai ne? Bet svarīgākais ir sastādīt prioritātes, saprast to, ka nekad nelikt to naudu augstāk par pārējo kaut ko, par ģimeni, par mīlestību un par tādām lietām, vai ne, par dvēseli un par visu kaut ko tādu. Jo tieši tāpēc arī viss šitas tika uztaisīts mūsu pasaulē. Es te nesen nonācu pie tāda slēdziena, ka nekā slikta nav. Pat šitas ragainais velns, vai ne, kas ir tā nelabā enerģija, pat viņa nav slikta, viņa arī ir Dieva radība, vai ne? Vienkārši viņa ir izveidota šajā pasaulē ar savu mērķi. Ja nebūtu tumšās puses, mēs nevarētu iziet savas mācību stundas. Un tieši tāpēc tas viss ir ļoti, ļoti, ļoti pozitīvi. Tas viss ir ļoti labi. Un tas viss ir vajadzīgs, savādāk tas process nestrādātu. Nepavelti saka, ka planēta Zeme ir vislabākā, viss tāda stingrākā, visgrūtākā mācību vieta, kur vien iespējams. Jo te ir viss kaut kādas emocijas, te ir viss kaut kādas negatīvās, viss te ir ļoti daudz, ļoti plaša vieta, kur izvērsties. Kaut kā tā, un tad jau tas viss process tur ir tālāk, par to es stāstīšu nākamajā nodaļā. Šobrīd, par to, kā ķēnu dvēselīte atgriežas mājās, vai ne? Ceru, ka tas jums nodara, ceru, ka jūs klausaties. Ceru, ka kāds sāk saprast kaut ko, varbūt jau sen saprot. Kaut kā tā. Paldies jums, ka iet uz gaismas pusi. Ja nav grūti, piesakojiet lūdzu un ielaikojiet, lai tas YouTubes algoritmus
pabīdītu tālāk tos video, un varbūt vēl kāds cilvēks mūs izdzirdēs, un būs kaut kāds labums no šitā visā vēl pulsā. Kaut vienu cilvēciņu pieliekam klāt, tas jau ir ļoti labi. Es katru dienu, kad redzu, kad vai nu Telegramā, vai nu YouTube, vai nu Facebookā, vai nu Telegramā pienāk kāds jauns cilvēks, uzreiz tad veselīte priecājas. Domāju, mums vēl pa vienu ir vairāk. Super, jā, draugi. Labi. Tā tad.